Traģēdija piedzīvojusi Gerulsku Lāšu ģimene Rojas pusē. Iepriekšējā naktī liesmas gandrīz pilnībā iznīcinājuši jaunās ģimenes māju ar visu iedzīvi. Pulkstens 1 naktī es pamodos no dūmiem, kas plūda iekšā jau no virtuves pusi. Un, kad izgāja ārā, pamanīju, kad jau ir viens gals liesmās, tad jau sapratu, kad jāmodina augšā, visi ierauj bērni ārā. Vairāk neko nevaram. Sieva ar mazo izskrēja pa durvīm un lielāko puiku dabūja mest pa logārā, jo viņš jau bija apstulbis no dūmiem jau. Un tad jau, kad pavēra sievu durvis vaļā, tad jau viss virtuve paņēma liesmas un bija cauri. Ģimene palikusi ar to, kas mugurā. Arī visi 3 bērni. Jaunākajam Oskaram ir tikai nepilns mēnesis. Var teikt, no 14 gadu, ko esi bijis līdz viss, naudiņu, viss, ko bija pirkts, viss jau aizgājis. Nav nekas. Šobrīd ģimene nakšņo pie tuviniekiem, taču tur ilgi palikt nesot iespējams. Pašvaldība jau meklējot kādu dzīvokli, kur vismaz uz laiku apmesties, taču pagaidām ģimene ir izmisumā. Nāca vakar pretīm sociālais darbinieks, arī visiem paldies, kas palīdzēja mums, visiem tiešām lielu paldies, izsaka grūtajā brīdī, kas nāca un palīdzēja un atbalstīja. Tieši nav vārdu, nevar izteikt tos vārdos, vienkārši reāla situācija. Ja jūs varat ģimenei palīdzēt, ziedojot naudu, to varat ieskatīt ekrānā redzamajā bankas kontā. Par cita veida palīdzību varat sazināties ar pašu ģimeni, Rojas sociālajiem darbiniekiem vai zvanot uz raidījumu Degpunktā karsto tālruni 22 112. Reāli, jebkurš sīkumiņš palīdzēs. Jā, bija reāli viss, kas saka, leckaps vajag, viss gulti vajag, viss, kas vajag, nepieciešamies, ko bērns var izguldināt, visu. Katrs sīkumiņš mums palīdzēs tiešām jau vatā. Inns Ķergalvis, Agris Blūmfelds, Degpunktā.